Ja tā izdotos, tas būtu skaisti atgādinājums abām lielvarām par noziegumiem, kas bija nodarīti Palestīnas un valstī, un būtu sanīcinājums viena vāra Vācijos un nožēlojums, bet otra vāra neatzīst, ne nožēlot un vēlas atjaunot to režīmu, kas ir. Tas, ka rakstīts 3 valodās, ir pagādājot. Jā, protams. Es domāju, visi, nevarētu visi saprastājot. Mēs plānojam arī šeit šo pusstundu pirmo pavadīt, un pēc tam mēs plānojam virzīties uz Vācijas valsts. Šeit mums pēc arī 3 valodās, gan veidīs, gan veidīs. Skaidrs, ka Kremļa atmaksātie apolicisti šeit īstenos savu informācijas kāru pēc tām Latvijas jau daudz gadus, bet šeit, es domāju, notikus tāda ievērojama diskusijas maiņas, jo sabiedrībai Latvijā, kas ir miermīlīgi un tolerāli, nekādā gadījumā neatbalsta nekādu nacismu, ir apnicis noskatīties uz antinacismu provokatīvo notiekumu ārmēšanu šeit, gaisa bojāšanas un ka šodien mēs varam vērot Kristus maiņu, gan saistībās to sistēmas, kurā mēs tomēr atgādinām par noziegumiem, kas tika paveikti pret Latvijas iedzīvotāju Otrā pasaules karā. Mēs vēlamies to atgādināt abām valstīm. Krievijai, tāpēc, ka viņi īsti nav nožēlojuši šos noziegumus. Vācija ir nožēlojusi kara